un piedāvājam sezonas Aldaris top 10 labākās epizodes. 10. vietā nonākam ceturtdaļfināla mačā starp Liepāju un Jūrmalu. Keisijs Roberts dodās ātrajā pretuzbrukumā. Tūlīt viņam būs viegls mētiens, bet Kristofers Ričards domās savādāk. Augstā lēcienā viņā iemiesojās Jānis Šmēdiņš, un viņš ar efektīvu gremdi novirza bumbu ārpus laukuma. 9. vietā 2 Endriju Šmita epizodes. Vispirms Edmunds Elksnis izbraucās cauri pick-and-roll aizsardzībai, un kurš gan cits, ja ne Endriju Šmits. Skatāmies atkārtojumā. Skaista piespēle neskatoties. Bumba atrodas pat zem Stīpas līmeņa. 3 metrus no groza, bet Endriju Šmitam tā nav problēma. Šmits, Endriju Šmits, aģents 0011 atkal uzdevuma augstumā. Savukārt 2. epizodē Jūrmala savā laukumā uzņem Valmieru Ordo. Edgars Jeromanovs aizmet garām tālmetienu, bet Jūrmalas lidlaukā ielido aģents 0011 Šmits, Endriju Šmits, un ar tomahawk danku pielabo savu kolēģi. 8. vietā turpinās bloku ballīte pie Klāva Čavara, šoreiz VIP ielūgumi dankeriem. Vispirms tiek atbruņots Andrejs Gražulis, redzat, lielisks bloks. Un pēc tam mājās arī aizsūtīts Žanis Peiners. Klāva Čavara ziņojums savam dzimtajam klubam: nākamgad es gribu spēlēt mājā. 7. vietā. Pirmā puslaika beigas Jelgavā. Tālākais metiens šozon Aldars Latvijas basketbola līgā. Tailers Larsons trāpa metienu no pašas Jēkabpils. Pēc pirmā puslaika panākot plus 15 Jēkabpilī, beigās gan uzvarēja Jelgava. 6. vietā Ziemassvētku trilleris Liepājā, kur viesojās Valmiera Ordo. 30 sekundes līdz pamatlaika beigām, plus 4 Valmierai un šķiet droša uzvara. Bet Arnolds Helmans domā savādāk. Vispirms 2 punktu metiens grozā, pēc tam pārtverta bumba groza apakšā un 2 punkti ar sodu. Un vadībā pēc sodmetiena jau izvirzās Liepāja. Redzat, Ervīns Jonāts grib izvairīties no 5 sekundžu pārkāpumu, met bumbu pa kājām Helmanim, bet Helmans parāda lielisku futbola vārdsargu reakciju. Pārtverta bumba un uzvara Liepājai. 5. vietā nonākam mačā Daugavas sporta namā, kur Barons Latvijas Dzelzceļš uzņem Latvijas universitāti. Jasons Kalīsts dodās caurgājienā, tūlīt būs 2 punkti, bet grozā apakšā viņu sagaida atletiskais Roberts Krūmiņš, kurš paziņo: nē, Jason, šī nebūs tava diena. Latvijas universitātei laimīga pirmā uzvara pagarinājumā. 4. vietā 2 danki pāri pretspēlētājiem. 1. Jēkabpils uzņem savā laukumā VF Rīga. Kumpis ielaužās sodu laukumā, danks pāri Marekam Mejerim. Marek, smaidi, rīt tu būsi visās ziņās. 2. basketbola klubs Ventspils dodās ātrajā pretuzbrukumā pret Valka Valga. Andrejs Gražulis, danks pāri Jēkabam Rozītim. Jēkab atpakaļ uz Valku. 3. vietā bronzas sērija starp Ventspilu un Liepāju. Pick-and-roll sadarbība augšā. Vilijs Dīns ielaužās sodu laukumā un danks pāri Robertam Krastiņam par spīti piezīmei. Vilija Dīns ziņojums Robertam: kad būs tik vecs kā es, arī tā varēsi. 2. vietā sērijas 2. mačs starp VF un Ventspili. Pamatlaika beigas, plus 3 Ventspilī. Pako Krus pret Alanu Vigins. Spēlē 1-1. Traks tālmetiens pār rokām un bumba atsitoties pret vairogu. Vairākas reizes apriņķojot pa groza stīpu, tomēr izveļas cauri tīkliņam. Pako Krus panāk neizšķirtu pamatlaikā. VFs izglābis pagarinājumā un uzvar otro spēli sērijā, nonākot 1 soļa attālumā no lielā fināla. Un Aldaris topa sezonas labākajā epizodē. Kurš gan cits, ja ne Endriju Dāvids Šmits? Jūrmalas uzbrukums pret Barons Latvijas Dzelzceļš. Jeromanovs ielaužās sodu laukumā, piespēle aģentam Endriju Šmitam, kurš ielido. Lapmeža ciema arēnā atspēries no paša kolkas rāgā. Skatāmies vēlreiz. Lieliska piespēle un Šmits, Endriju Šmits, aģents 0011, uzspridzina Lapmeža ciema grozu un visu arēnu.